Tu esi gatavs? Tu esi gatavs? Mazdrusciņi sabijies. Šodien mans sarunu biedrs nav šīs puisis. Šodien mans sarunu biedrs ir Ivo Bernāts. Un, ja man prasītu, kas ir Ivo Bernāts, man būtu ļoti viegli atbildēt. Vienā vārdā – saimnieks. Jā. Jā, tu nekautrējies. Ne. Tu esi saimnieks šai saimniecībai, bet tu esi saimnieks vēl ļoti lielai uzņēmēju darbības daļai, ko, manuprāt, daudzi pat nezina bez Sorbām vēl. Kas tā ir? Un tas ir? Mums ir uzņēmuma arī smagās mašīnas, mēs veicam pakalpojumus, mums ir traktortehnikas veicam pakalpojumus, greideri, buldozeri, mums ir arī celtniecība. Un kas ir tavs pēdējais darbs? Tepat netālu asfaltbetona rūpnīca, kuru mēs ofisu atjauninājām, fasādi. Parādīsi? Jā. Jā, braucam paskatīties. Tu mūs esi atvedis pie sava jaunākā darba. Jā. Pastāst, kur mēs esam, Burtiski lūdzu? nesen tā beidzām. Tā ir asfaltbetona rūpnīca Binders. Šī ir biroja ēka. Bija viņa tāda gaužam bēdīga. Mēs viņu nosiltinājām un smuki apdarinājām ar metālu. Nu, tagad viņam viena no modernākajām smukākajām būs. Vai tev ir svarīgs tas iekšējais gandarījums, tagad kāds darbs ir pabeigts? Viennozīmīgi. Tā ir tā galvenā alga, Jā, viennozīmīgi, jā. Klau, bet daudzi par sevi stāsta, es jau kopš bērnības sapņoju būt ārsts, piemēram. Par ko tu sapņoji būt bērnībā? Smiesties par direktoru. Par direktoru? Vienalga, kur man arī iesaukt direktors. Bet es vienalga, jebkuru amatu darbu, tā var būt arī tikpat labi stomatoloģiskā klīnika, bez problēmām. Tu esi ārkārtīgi sirsnīgs un cilvēcīgs. Un tu zini manu mīļāko stāstu par miljonu vērtu zupas bļodiņu. Ja? Tas bija laiks, kad es vēl biju domas priekšsēdētāja un pa laikam vajadzēja ar Ivo satikties, lai pārunātu kādas aktuālas lietas, uzdotu jautājumus par Inču kalnu. Un nav jau laika, visa diena ir pilna, un tad mēs ļoti bieži runājām tikšanos pusdienlaikā. Jā. Un Ivo nekad nebrauca ar tukšām rokām. Un pirmajā reizē, kad tu atbrauc, tu man vienkārši atvedi dienas zupiņu bļodiņā. Un mēs runājam par lietām, es ēdu zupu un domāju, ka šī ir miljonu vērta zupas bļodiņa. Jā, un rēķina tas, ka cilvēks kāds paēdis, viņš arī kļūst mierīgāks, līdzsvarotāks, domas savādāks. Un tas ir tas, jā. Es zinu tavu grafiku bilīga, es jau tad redzēju, un es arī tad vēl biju deputāts. Un tad es arī padomāju, nē, man jāizved kaut kā jāpabaro, jo zinu, ka tu nepaspēsi, tu tieši ieliki tā laiku, kas sanāk pusdienas laiks. Tā arī ir, jā. Bet tie ir tādi labie stāsti, tādi siltie stāsti, vai ne? Jā. Vai tu esi dzimis Inču kalnā vai šeit ienācis? Nē, es esmu tā paceļojis samērā stipri. Es esmu dzimis Limažos, ļoti vienu brīdi pavadījis Lēdrugā. Pie vecās mātes vecātā, pie mammas tēva. Tur dzīvojām. Tad mēs pārcēlāmies uz Vangažiem. Tad mēs pārcēlāmies uz Siguldas māju. Uz Siguldā māja bija liela, ļoti liela. Tēvs strādāja 9. Siguldā par direktoru. Tad no Siguldas man pēc tam vēl man tāda dzīves posms ir Murjāņu sporta skola. Nu, tad ir dienesta armija. Sākumā es biju tā kā iesaukts dienestā. Tā kā oficiāli, pēc tam man palūdza atgriezties sportrotā, jo es nodarbojos ar kamerām. Tad es vien brīdi biju braucošais kamiņu braucējs, teiksim, tajos laikos, un kaut kā doma bija par treneru darbiem, bet redzot treneru algas un pārējos, sapratu, ka nē, tas nav mans. Tad es ļoti ilgs gads nostādīju autofirma Norde. Tagad ir Nissans Norde. Es biju sagādnieks Vācijā, kas dzīvoja Vācijā, atbraucu mājās, pildīju visas šīs tās lietas, pilka mašīnas, lādēju virs uz trēleriem, veda un nodarbojos. Tad es Vācijā ieraudzīju, ka ir tādi vācijas, kas saucās raštate krodziņi. Nu, tas ir ceļa malā, kur var iebraukt paēst. Tad es biju iedomājies, ka šis ir tāds baigi labais virziens Latvijā. Es esmu vienīgais, laikam, cilvēks, cik es sapratu par 30 gadiem, kas pieslēdzies šīs A2 maģistrālai oficiāli, kur arī caur politiķiem piedodiet, bet es esmu panācis to. Paldies viņiem daudziem jāpasaka. Kāpēc es tev prasīju? Par Inču kalnu vai dzimis? Jā. Nē, es esmu ienācis Inču kalnā. Es esmu ienācis Inču kalnā 92. gadā. Staņislavs Ungurs bija priekšsēdētājs,
Es ļoti gribēju savu abūs gabalu zemīti. Tāpat sanāca, ka es no Siguldas dabūju te Inčukalnā. Sāku būvēties, un 92. gadā sāku būvēties, kaut kādā 95. 6. jau nodevu māju, sāku dzīvot iekšā. Jā, es tev prasīju, tāpēc, ka pēc sajūtām, es domāju, ka daudz inčukalnieši man arī piekritīs, ka tu esi tāds īsts, tāds Inčukalna mugurkauls. Jā, es padzīvoju ārzemēs, es redzēju, ka, teiksim, sestdienās, ko es arī, šo te stāstu izstāstīju pensionāru biedrības tāds telpas, ka mēs izremontējam atklāšanā, tad es teicu, ka sestdienās Bavārijā ļoti bieži cilvēki nāca ārā. Ne tikai tīrīja savu zemes teritoriju, bet arī to pieguļošo pie tās ieliņas, sakopa, uzkopa. Ja mēs katrs maziņu ērdevu ieliksim šeit, mēs varētu ritīgi sakopt, mēs ritīgi būtu smuki. Tad ritīgi forši. Inčukalns ir tāds, kur ar to var izdarīt. Un es sevišķi, kad ir Beldbaseins, ko Staņislava Ungurs savā laikā mēs šo tēmu arī spriedām par to priekšsēdētāju, kā mēs varētu šito ievirzīt un sakārtot un palaist dzīvē. Tagad ir tas stāsts par bērndārs, ko es arī gribu palaist dzīvē. To mēs arī apskatīsimies. Šajā vietā ir mazliet jāatgriežas vēsturē, jo tas bija apmēram 3 gadus atpakaļ, kad mēs sākām meklēt vietu jaunajam bērndārzam Inčukalnā. Un tajā brīdī, tā varbūt pirmajā brīdī likās pilnīgi neprātīga ideja, ka šeit, kuru šobrīd izstās stipri degradēta teritorija, un tā bija tava ideja, ka šeit, tieši šeit vajadzētu būt bērndārzam, vai ne? Jā. Šī ideja man radās ne tieši par šito vietu, bet par bērndārzu man radās 2009. gadā 10. Arvīds Blaus bija priekšsēdētājs, un tad man jau tad bija bērni ļoti daudz rindā stāvēja, un gribējās to bērndārzu jaunu. Bet, sēdēs, es sapratu, Arvīds teica, ka visi mūk uz Angliju, prom tajos gados un nebūs. Līdz ar to pēdējais, kas brauks no Latvijas, lai izslēdz gaismu apmēram ārā. Un tad tajā laikā tas bērndārs arī netap. Bet kāpēc šī vieta, es varu pateikt, pirmkārt viņa ir degradēta. Otrkārt, mēs viņu sakārtosim. Treškārt, te ir ūdenstorņi, tad viss komunikācijas, apkur, kanalizācija tepat blakus, internets tepat blakus ir, teiksim, jau jāpieslēdas, ja nav tas, teiksim, tad tālāk te priekšā ir rotācijas aplis, ļoti labi centrā rotācijas aplis, kā var pie bērndārs piebraucot darbdienās, var redzēt, ka cilvēki, vienkārši ļoti daudz cilvēku stāv rindā un mēģina izbraukt vai samainīties. Šeit tā nebūs. Šeit būs, teiksim, no transporta kustības te būs arī ļoti labi. Un pēc būtības šis te vecais šķūns, kas mums ir aiz muguras, gluži tā uzburvjamājienu, ieguldoties, investējoties, bet tā ir tā vieta, kur taps jaunais bērndārs. Un vēl viens tāds pats šķūns mums tieši pretī, kuru arī var pārvērst, pārbūvēt par drošu, labu nojumu, kur bērni var pavadīt savus āra nodarbības. Jā. Tā bija fantastiska ideja. Tā bija ļoti laba. Redzi, un tas ir tas, kā tā spēja ieraudzīt, vai ne? Ieraudzīt, kā šī teritorija var pārvērsties par kaut ko pavisam citu. Un, es tev noticēju, un šobrīd jau mēs esam procesā, un es ceru, ka tas bērndārs arī drīz būs. Un saprīt par to gaismas izslēgšanu. Nav taisnība, jo šobrīd Inčukalns ir turpat blakus apbūves intensitātes ziņā, un Inčukalns ir tā teritorija, kas ļoti strauji aug. Un nebūs pēdējiem jāizslēdz gaismu aizbraucot uz Angliju. Tieši tā. Jā. Un arī tepat pretī uzreiz sanāk rotaļlaukums, kur, teiksim, māmiņas var atnākt un pat bērniem tepat arī paspēlēt. Tas vajag kompleksaini un mobili īstenībā. Un galvenais, ka šī ir pašvaldības zeme, te viss ir, atliek tikai sakārtot. Jā, nevajag neko pirkt, nevajag neko liekas izdevums tēriņš. Redz, veidojot šos video stāstus, es būšu iemācījusies ļoti daudz ko jaunu. Jo šis atkal ir viens ļoti interesants stāsts, un tu tagad kā Inčukalna vēsturnieks varētu šo stāstu izstāstīt. Kur mēs esam atbraukuši? Mēs esam atbraukuši Inčukalna atteku, jeb to saucamo Senlēju. Kādreiz Gauja neplūda tā, kā viņi ietur ir Murjāņu tilts, Gauja nāca pa šejienu iekšā. Bet 61. gadā, kad uzbūvēja šito jauno tiltu, šito posmu visu pārāk no jauna un uztaisīja. Un šī palika ļoti laba migrācijas vieta tieši zivīm. Un šeit, principā, visa Pierīga, tuvākais, teiksim, no Juglas puses, pat cilvēki brauc uz Saukrastiem, Sigulda, tur ir vispār ļoti daudz raganu, brauc uz šeit makšķerēt. Tā kā es esmu izsapņojis stāstu par bērndārzu 4 gadu atpakaļ, mēs esam pieķērušies pie nākošā jautājuma, jau sākam sarunas.
šis ir Gaujas Nacionālā parka teritorija, ka mēs gribēsim tomēr padziļināt un iztīrīt un sakārtot šo te zivju un ārstu vietu. Jā, tam būs vajadzīgi līdzekļi, mēs to zinām, mēs tam gatavojamies. Un jau esam uz pareizā ceļa. Tas nozīmē, ja Gauja mums šobrīd ir tur priekšā, tad kādreiz Gauja tecēja šeit. Un būvējot tiltu, tās gultne tika pārgriezt. Jā, jo tiltu savādāk bija jāsagriež, un tas nebija ļoti dārgi, tas tajā laikā sanāca. Tas ir apmēram pagājušā gadsimta 61. gads. Jo vienkārši gribās atgriezties, lai zīvis atgriežās šeit, lai makšķernieki atgriežas šeit, lai nebūtu jābrauc uz Igauniju. Mēs brauksim uz Igauniju, bet gribās, lai šeit ir tas, jo 15 km uz lejas teci un uz augšu teci uz Siguldas pusi un uz Ādažu pusi. Šī ir vienīgā nārsta vieta, kas vienmēr bija pilna zivīm. Ivo, tu esi tāds universālais cilvēks. Saka, lūdzu, tu bieži šeit darbojies savā kroga virtuvē? Jā, esmu. Samērā bieži. Palīdzu pavāriem, varbūt kartupeļus jāieceļ iekšā, varbūt jāienes maisis iekšā. Arī šādi patīk gatavot šādas ēdienas. Palūtināt savus draugus, paziņas šādā ziņā. Nu, jā, esmu. Es biju tev redzējis darbībā, bet zāģējam gaļu es vēl nebiju redzējusi, jā? Es esmu universālais zaldāts, lai viss tā saka, jā. Vai ne? Kas tev pašam vislabāk garšo no tā, ko tavā krogā var dabūt ēst? Ja man jāatzīstās godīgi, es neesmu pagaršojis visas ēdienas. Man kādreiz pa pavāru Mārīt, man pasaka tā, atnāc pagaršo. Šodien ir jauna, teiksim, ēdienkārta, tad kaut kāda jauna ēdienkārta, nu jau pusgadu viņi ir. Tu nemaz nezini. Jo, nu, krogā lielam tā nopietni šeptēs man sieva, es ņemās līdz šīm te visām lietām. Es jau tikai īpašnieks, teiksim, tādā ziņā. Bet kas tev pašam vislabāk garšo? Zini, krogā tāds ēdiens nav, man garšo cūku skājiņa. Ar šķovētiem kāpostiem, bet viņi ir. Viņi ziemas periodā ir, tas ir tāds sezonālais. Klasiskais latviešu ēdiens tev garšo, jā? Bet tu zini, kas man vislabāk garšo tavā krogā? Es domāju, tas keksiņš. Viņš to sauc par keksiņiem, bet tas, smalki runājot, ir fondants. Izcili garšīgs fondants šeit ir ar tādu kūstošo šokolādīti iekšā, kā, nu, tikai. Un tā. Pats viņu neesmu garšojis. Arī neesmu garšojis. Viņš kaut kā man tie saldumi tev vēl neuzrunā. Man, teiksim, uzrunā debesmāna kaut kāda šāda ēdiena, nu, teiksim, rupmais kārtojums pēdējā laikā man patīk, ka, teiksim, ar visām pildījumiem. Cik ilgi Sorbas jau darbojās šeit? 19 gadi. Sākām būvēt, pirms 20 gadu laika apmēram uzbūvējām. Smagie periodi bija, ja man jāatklāt godīgi, krogam ir grūti pastāvēt, neslēpšu. Nevis tagad, bet pirms tam, jo, ja nav papildus, tā kā mums ir papildus arī uzņēmumā, papildus struktūras, kas strādā, teiksim, daudz nozara, teiksim, mums ir kompānija, tad būtu grūti izdzīvot. Paldies Dievam, kad banka pandēmijas, pirmajā pandēmijā, kas mums bija, atlika mūsu maksājumus. Bet mums bija sarežģīti, tāpēc, ka mēs paņēmām kredītus, uzņēmām būvēšanu, krogu būvēšanu Latos, tad nāca eiro, tad tas regibors lēkāja, un mēs paskatījos, ka es trāpījām vislielākā, smagākajā regiborā. Bet ir izdzīvojis un ir iecienīts? Viņš ir izdzīvojis, jā, mēs esam iecienīts. Mums ir ļoti garšīgs picas, es zinu to, ka mums brauc no Rīgas puses, no visurienes brauc picas tieši garšoties, un sestdienās, svētdienās ir ļoti, piekdienas vakarā vienkārši ir picu bums, tie, kas brauc no Rīgas mājā, tad viņi pa ceļam iebrauc, vienkārši bērniem paņem picas. Ņem vakariņās, jā? Jā. Kas ir tas, kas tev pašām vislabāk patīk šī krogus dzīvē? Jo tu jau bieži vien arī pats esi te tiecies ar cilvēkiem, runājies. Mans kolektīvs. Man viņš patīk. Mēs esam viens no pusvārdu, saprotamies, mēs esam saliedēti. Mēs zinām, kas trūks, kas netrūks tajā mirklī. Ja kaut kas trūks, tad ir tā, ka nav nekādas ambīcijas runas, lēcam mašīnām un brauc meklēt tas, kas ir vajadzīgs. Un es domāju, ka kolektīvs tā ir vienmēr tā uzvara, vienmēr, kas ja tev ir apkārt super kolektīvs, tad uzvarēs. Gan celtniecībā, gan virtuvē, nav svarīgi, gan citos, teiksim, kaut kādos darbos. Šajā video stāstu ciklā stāsti vienmēr beidzās ar epizodi, kā būtu, ja nebūtu. Bet varbūt es tagad tevi mazliet paprovocēšu. Kā būtu, ja nebūtu Inčukalnā Ivo Bernāts? Es zinu, ko es varētu atbildēt, bet ko tu varētu atbildēt? Es nezinu. Tu nezini? Es tiešām nezinu.
Man liekas, ka tu esi tādā labā nozīmē ātrā palīdzība. Ja? Jo daudziem inčukalniešiem ir tā, ja nezina risinājumu, zvanam Ivo, jo Ivo tā vai citādi to risinājumu atradīs. Tā kā Inčukalnā labā ātrā palīdzība, vai ne? Jā, tā varbūt, jā. Ir ļoti daudz, tiešām. Zini kā, Ivo, veidojot šos video stāstus ar video stāstu varoņiem, mēs agri vai vēlu nonākam pie tā, ka mums ir kaut kas līdzīgs. Kā tev šķiet, kas mums ir līdzīgs? Man liekas, tev ir nenormāla neatlaidība. Tev ir ļoti daudz enerģijas, tāpat kā man. Un man liekas, ka tev ir arī pragmatisms un tālredzība. Tu bišķiņ redzi uz priekšu, un tu jau pat jūti to. Man liekas, ka mums tas ir kopīgs. Un mēs abi esam direktori.